Labrīt! 6 no rīta un dodamies meklēt manu vilcienu. Manējais vilciens 6:24 uz Londonu laikā. Un stacijā, protams, informācija par kārtējiem streikiem. Piemēram, šodien Cross Country kompānijas vilcieni nekursē vai kursē ļoti limitētā daudzumā. Lūdzu, pārbaudiet pirms ceļojiet. 4. 5. platforma. Šādi izskatās vilcienu tualete. Diezgan patukšs vagons šorīt. Welcome to London Euston. Slavenā Londonas baznīca, kur ir pārvērsta par restorānu. BT torņa ieeja, diemžēl izskatās, ka apmeklētājiem slēgts. Londona 9 no rīta tā kā izmirusi. Harijs Poters. Londonas Chinatowna. No jauki dodoties uz Leicester Square, var iziet cauri ķīniešu kvartālam. Leicester Square uzreiz pirmais, ko mēs redzam, Indiana Jonesa statuja. Skaista jugendstilā celta ēka. Piemineklis Šekspīram Leicester Square. Lidojošs putns kā senā multfilmā. Nacionālā portretu galerija, arī bezmaksas ieeja, kā jau lielākajā daļā Londonas muzeja. Laipni lūdzam Nacionālajā portretu galerijā. Trafilgāra laukums. Lūdzu nebarot baložus par savu slaveno strūklaku un slavenajām milzu lauvām. Šīs ir kapenes, jeb kas no tām palicis pāri. Kapu plāksnes, arī uz zemes. Kripta. Un šobrīd tas ir restorāns. Vēsturisks fragments. Un te ir tagad restorāns. Piemineklis Oskaram Vaildam. Londonas dzīves ainiņas viduslaikos Charing Cross stacijā. Gaidām, ka pienāks vilciens uz Waterloo un tālāk uz tiltu. Waterloo stacija. Ātri jāpārmaina vilcieni un jāatrod, kur ir jubilejas līnija, lai pārsēstos uz London Bridge. Sekojam zīmēm, kur jāiet. Visur rāda jubileja laini. Te ir joprojām iepriekšējais. Un jubileja laini noteikti tur augšā būs. Līnija tajā virzienā. Man tagad jābrauc virzienā uz Traffordu un jākāpj ārā stacijā London Bridge. Pātrinātā iešana, jo distances ir ļoti lielas.
Šī visa stacija tādā industriālā nepabeigtības stilā. Tā, jubilē laim jābrauc lejā tagad. Kā tu teici, brauksim ar rūbāni. Laižam atkal lejā. Visim ātro līniju. Jo kavējam. Eastbound, westbound. Kuru līniju mums jābrauc? Nav nejausmas. Straforda. Mums uz to pusi tikai 2 pieturas sanāk. Es nezinu kādēļ, bet šajos vilcienos ir vienmēr nenormāli karsts, kaut kādā 30 vairāk grādu. Šis nav izņēmums. Laikam esmu London Bridge. Un tepat ir izeja. Izbrauc arī ar Londonas metro, kā redzams. Man liekas, biļete ir 1,75 varētu būt. Way out, visur zīmes. Vienkārši jāsako. Šī ir viena no ekstremālākajām līnijām, bet ja jūs gribat īstu Londonas pieredzi, es iesaku izbraukt ar Victoria Line, tas ir ļoti ekstrēmi, var teikt. Tur ir vienmēr karsts kādi 40 grādi, un viņš kratās tā kā traks. Izskatās diezgan padziļi. Un aiziet. Iesim laukā. Maksāšana metro notiek vienkārši ar bankas karti, jānopīksina gan ieejot, gan izejot bankas karta. Viņš automātiski aprēķina pēc laika. Drīkst braukt 1 stundu pa parasto tarifu. Vienkārši noskanējam bankas karti un vārtiņi atverās. Un dodamies laukā. Viss ir jāskatās pēc zīmēm, way out. Un beidzot pa gabalu ieraugu Dover Bridžu, kur viņš tur galā ir, un turien es tieši tagad dodos. Cerams, ka paspēšu, jo man biļete ir 12,50, tagad jau ir 12,40. Tā kā īstenībā mazliet jāpaskrien. Wow, diezgan iespaidīgi. Dover Bridge un Tower of London. Nav ne jausmas, kas ir viņš, bet visi ar viņu fočējās. Milzīgas, spīdīgas akmens bumbas. Jā, jāsaka, lai nokļūtu līdz pašu torņu ieejai, ir jāizstāv pamatīgas rindas, apskatoties, cik daudz cilvēku. Šodien vienkārši Londonā ir pilna, ļoti grūti pārvietoties. Beidzot skats uz Temzu. Mēģināsim apdzīt.